kauns teikt, es gribētu maksāt €1. Es gribētu 20 batus maksāt. Kad pasaka, un viņi mūs atšūs. Bangkokā! Guten Morgen. 3. diena. Tur nav fokus tā vajadzētu šeit. Beidzot mēs tikām pie salātiem. Salāta ar kečupu. Kečups? Kečups ar kaut ko. Aizmē tik pie salātiem bija ļoti grūti, un vienīgā vieta, kur mēs pagaidām smatu pie šī mixed salad, ir viesnīca. Un mēs viņu tagad ēdīsim ar lielāko prieku. Arī tā Izabela lieto uzturu bagātinātājs. Bet es nenozīmē, ka lietojot uzturu bagātinātāju kļūst tāds. Tas nav uzturu bagātinātāju noslēpums. Mēs esam Patais autoostā. Mēs sveramies. Uzņēmi? Cilvēks ir uzņēmis svaru. Man liekas, ka mēs zaudējam svaru šeit. Paskatīsimies, kā man ir telefons. Mēs visi jāizņem ārā. Man pa nullēm. Pa lielam. Mr. Mārtiņš. +2. Rīmas. Redzat, maz ēd, bet uzņem svaru. Kura loģika, vai ne? Tāpēc jau sievietes ēdot tos kāpostus arī. Nezaudē tos savu svaru. Es gribu zaudēt svaru, nezaudēt svaru. Maz ēst nav atslēga tam, lai tu būtu labā formā un izskatītos labi un atbrīvoties no liekā svara. Šito tu atceries. Iedod savu GoPro. Nē, es filmēju. Šito es nesaprotu. Reāli kalns iet uz leju un tev ir jābrauc. Es nesaprotu, Priekš kāpēc kam? tev ir jāstaigās kājām. Priekš kam? Tas ir vajadzīgs. Priekš kam šis ir radīts? Lidostām tas ir vajadzīgs, lai tu ātrāk nokļūtu no viena punkta uz B. Izskatās ļoti ātrāk, jo tas viss sanāk. Tas ir tik ātri, jums, kad es nezinu. Kāpēc viņi jāsnievajadzīs? Tagad redz, kāpēc ir daudz trenēju. Ko tev šoms dara Anglijā? Skrāpē no pašnāvniekus no vilcieniem. Metro sliedēm vai vilcieniem? Nē, redz, te, kad cilvēks viņš nolicis priekšā ātri vilcienam, viņi zernas aizvalkās līdz pēdējiem tam vagonam. Jā, forši, tu tik detalizēti nevajag, jā, bet kur tā izemē ir problēma ar metro pašnāvībām un nejaušības gadījumiem var atrisināt, viņi uzlikus vienkārši ir stikla sienas. Kur ir metro biļete. Superīga. Žetons, iesim spēlēt laimīgo lozi. Reku ir mana biļete. Kuram laimīgā loza šodien? Kurš tiek metro, kurš netiek metro? Ļoti sakārtota iekāpšana un izkāpšana. Tas ir kā Latvijā. Nē. Centrāla tirgu, kad tu gribi izkāpt ārā un tantiņas jau metas iekšā. Te tā nav, te ir bultiņas, kas regulē tantiņas. Mēs esam Bangkokā, Bangkokā. Bangkokā! Mēs nevaram atrast gājēju pārējais, tāpēc mēs ejam visiem ceļiem šosejai pāri, kur vien var tikt. Nezinu, Bangkoka. Kur jums ir gājēju pārējais? Mēs vēl nesaprotam. Tiki! Zinu, no šī leņķa, kur es skatos, tu izskaties, ka tu te piestrādā šeit. Jā. Mēs skatāmies saulrietu Bangkokā uz šosejas. Ļoti skaisti. Ja vien es līdz tevīm tiktu. Kur vadi? Tagad jūs ejat šeit nākamreiz. Tagad jūs ejat. Tad uzmanīgi. Degvielas cenas Bangkokā. Lamborghini servis, Pagani. Iekārtojamies viesnīcā. Ļoti ērti. Rinalds skatās. Ko varētu izdarīt Bangkokā? Pirmo reizi ar taksi Bangkokā. Pirmo reizi ar Bangkokā un cerīgi, ka mums neapčakarēs. Patiesi viens, ka mums izdosies, vienīgais pārsteigums bija 2 maksas ceļi. Jep. Bet jā, braucot ar taksi
esam lasījuši daudz, kad jāņem ir skaitītājs. Nevajag runāt ar īpašās cenas, jo īpašā cena vienmēr būs lielāka nekā skaitītājs. Mēs esam atbraukuši Bankokā uz China marketu. Ir diezgan pavēls, iesim paēst. Esam Patong, nakts tirgu. Apskatīsimies, ko te tirgo. Droši vien bišķiņi lielāks par centrālu tirgu Rīgas. Tāda man iekšējā balss saka, ka šis tirgus būs mazliet lielāks šeit Bankokā. Tā kā es teicu, es gribētu maksāt €1,5. Es gribētu 20 batus maksāt. Kad pasaka, un viņi mūs atšūs. You give me good price. Not joking. I'm not joking. You give me good price. I'm not joking. Don't joke, mister. No, 20. Don't joke, mister. Viņš sāk kaulēties, viņam drīz būs jāpērk tās apakšpikses. Kur ir slavenās paizdienas apakšpikses zilonīšiem. Braucot šeit, es dzirdēju, ka tādas te ir. Show me! Ching chong chai! Tikko atradām jaunu schēmu. Bankokā nopirkām granātābolu sulu. Kur stāv blakus granātāboliņi un blakus stāv mazās pudelītēs sapildītas sula. Sulu izdzērām no pudelītes, sula negaršo absolūti nekas tuvu kā svaigi spiestai granātābolas sulai. Un pie nākamās bodītes tādas pašas mēs prasījām, lai čalīts mums izspiež acu priekšā, mēs nopirksim. Viņš teica, nē, viņam tur kaut kas nav kārtībā ar aparātu, vai mēs nākam rītdien un sāka dusmoties, ka mēs sākām viņam prasīt, lai viņš tomēr spiež. Opšam, jā, par šito es nebiju lasījis, es jūtos ļoti lepns, ka esmu atradzis jaunu schēmu. Šajā lielajā pilsētā jūtos ļoti varants tagad. Esmu detektīvs Bankokā. Izrādās, ka puiši, kas nokļūst Bankokā, uzvedās pilnīgi tāpatās kā sievietes. Iejot tirgu, visi šopojās un nevar paiet garām pilnīgi nekam. Es pieļauju, ka tas ir teikt kaulēšanās, tas ir azarts. Tas ir azarts. How much? Give me less. Give me 2 for the price. Okay, I take it. Nopirku šito šertu. Tā izskatās. Mamma, lai apskatās. Dēliņš smūgs tagad? Yes, tagad beidzot smūgs, beidzot. Es nezinu, kā taksisti redz, kur mūs vest, jo viņi telefonu skatās pie luktura. Un, jā, es nezinu, cik droši es varu justies uz ceļiem Bankokā, lietojot aptuveni. Bye. Yes.